studijā neesmu viena. Pie mums ir ieradies ciemos Jānis Dombars. Sveiks! Čau! Un ar tādiem labiem jaunumiem tu esi ieradies. Interesantiem jaunumiem tu esi ieradies. Jā. Var sakot, no rītdienas līdz maija otrajai pusē, pirmdienās un piekdienās tiešraidē. Replay.lv, portālā lsm.lv un tā sociālo mediju kontos, kā arī atkārtojumos LTV1 programmā notiks, kas notiek Latvijā speciāli izlaidumu cikls, kādai jābūt 15. Saeimai. Un tad mēs esam paaicinājuši Jāni, lai viņš izstāsta, kas šajā ciklā notiksies un kādai tad ir jābūt 15. Saeimai. Vispār man gribas īstenībā ar šo jautājumu sākt. Jāni, kā tev šķiet? Kā es domāju? Jā, kā tu domā? Subjektīvi. Tur nav viens pareizs atbildes, es domāju. Tur ir daudz, bet es domāju, ka tas cikls jau ir domāts priekš vēlētājiem, lai viņus tiek iekustināti, iesildīti. Bet, labi, saprot, tas būs otrais jautājums. Man liekas, ka tas ideālais variants būtu vēlētāju iesprindzinātai. Nevis iespridzinātai, bet iespridzinātai Saeimai būtu jābūt. Jo nekas cits jau nespēja tik ļoti mobilizēt tos cilvēkus, kas ir varā, jebkur līmeņa varā, kā tas vēlētājs, kurš viņiem neliek mieru un prasa atskaitīties un saka, ka tu man solīji tā. Bet, lai tas viss notiktu, vispirms jāpaprasa tie solījumi un pēc tam tā elpa tur vai pakausī vai kaut kā savādāk visu laiku jāpaprasa. Un tad, sakot ar rītdienu, mēs varēsim papūst tām partijām. Jā, tā doma ir, es te prātoju, kādu labāk stāstu šajā un citās intervijās, kādas asociācijas labāk teikt, un es izdomāju vairāk. Iedomājamies, uz dziesmu svētkiem. Tu nevari tā, nolemt, es pēc mēneša došos uz dziesmu svētkiem. Tev ir kvalifikācija, iziet, iemācīties, kādu repertuāru, tā kaut kā jābūt gatavams. Uz olimpiskajām spēlēm vēl jau vairāk, tev jātrenējās. Un abas lietas reiz var šādā pašā periodā. Tev ir jātrenējās, tev ir kaut kādas kvalifikācijas jānokart vēl. Un līdz ar to es gribētu, ka šis cikls kaut kādās tādās līdzībās parāda, kurš ir tā trenējies, kurš ir iemācījies, kurš kvalificējies. Protams, tas nav tik burtiski jau nepārnesams. Bet zināmā mērā tas tā varētu būt. Un otrs, labi, mums ir sarakstu un programmu iesniegšana jūlija sākumā, bet pēc analoģijas, pēdējā vakarā sākt bakalaura darbs, maģistra darbs rakstīt var, protams, ja? Un mākslīgajam iedod intelektam un viņš arī uzrakst. Šodien mēs tā kā varētu bez mākslīgā intelekta piedalīšanās arī patestēt, kaut kāds tēzītis, kaut kāds virzienu, uz ko tu vispār skaties, tam līdzīgi. Tā kā bija līdzīgs cikls pirms 4 gadiem, un es arī drusku otru video tur paspēlēšu viņiem priekšā, jo tur ļoti labi var salīdzināt, kāds tas ejas ir palikušas, kuras ir pazudušas, un tam līdzīgi. Tā kā, papreparēsim drusku uz apakaļ un papreparēsim, kādā tēžu līmenī ir gatavība. Un tādā kopskatā es arī gribu, protams, pamēģināt, labi, tie notikumi tagad tur visu laiku mijās un visu laiku tas kalēdis, vakar Rail Baltica, Air Baltica, tad tas, tad Ukraina, tad Irāna, tad kaut kas vēl. Bet, tomēr, kā tas cilvēks, kurš pretendē, ka viņš pārstāv kaut kāds 1000 cilvēku, kā viņš redz, kas galvenais ir bijis, ko viņš galvenais darīja, ko konkurenti pareizi nepareizi darīja. Kaut kāds tāds vēlos akts. Un rītdien, 17. aprīlī, pie tevis būs ciemos apvienotais saraksts, un tad tu vari varbūt arī pastāstīt, kas tad vēl tālāk būs par partijām. Un es saprotu, ka viņi paši var izvēlēties, kas nāk ciemos un līdz 500 cilvēkiem, ja? Jā, secībai nav nozīmes, restīvi nevajag pievērst uzmanību secībai, jo tur bišķi bija arī, ar tiem, kam ir amati valdībā, tiem drusku ir uzmanīgāk jāstāsta, kāds viņiem kalendārs ir fiziski, kad viņi tiek, jo 11 no rīta, kad ir tiešraidi, ir arī darba dienas, un tad vienkārši savstarpējā skaņošanā ar partijām mēs salikām to secību, tā kā tas, ka apvienotais saraksts bija gatavs, un paldies viņiem par to būt pirmie, progresīvie pēc tam būs otrie pirmdiena, un Latvija pirmā vietā pēc tam ir, un tā tālāk, izņemot tās brīvās dienas, pirmdienas, piekdienas maija sākumā, tad mēs šobrīd esam nofokusējušies uz tiem 10, tad Latiņi ir 2% pēdējā aizpēdējās aptaujā reitingos. Ja kāds izšauja virs 2%, viņš būs 11, šobrīd ir 10. Saraksti, katrs var nākt ar
ar 5 personāžiem, brīvi izvēle, ar kādiem jūs startējat. Nu, tā vai citādāk, jo visi tie redzamie cilvēki ir tie līderi, jā, pieteikt, nu, pirmajiem 2 pieteikt. Bet galvenais, ko es gribu noteikti uzsvērt, atkārtojoties, ka tas ir priekš cilvēkiem, es jau to mēdīju funkciju gribēju. Tā kā man e-pasts ir jānis.domburs@lsm.lv, un es viņus lasu, tiešām visus, ja, kas atnāk, un uz katru raidījumu vairāk, kur mazāk, un līdz ar to, kurš grib iesviest savu jautājumu konkrētiem personāžiem uz priekšu. Jāni, ieskicēt, cik bieži tu saņem šādus jautājumus, uzlabojumus, kaut kādus, ko tu speciāli, ko kāds klausītājs ir gribējis pajautāt caur tevi partijām? Bieži saņem šāds ēpas? Katru tematu. Man pirmais, kas man uz atmiņa ir, tad, kad bija epopeja ar banku procentu, tur lecienu un Eiriboru. Tur gāzās tā, ka es nevaru pateikt. Tur roka pirksts bija daudz par maz, jā. Tajās reizēs ir mirkļi, ka ir klusums, jā. Iespējams, ka cilvēki paļaujās, gadiem es kaut ko izdomāšu, jā, pats. Tā grūti pateikt. Man kaut Facebookā, Messengerē man ik pa brīdim kāds uzraksts. Protams, ir kritiķi arī, jā, būtu pulpeni tāds izvēl un tādu. Visiem es nepagūstu atbildēt, jā. Visiem vienmēr saka, piedodiet, bet es visu izlasu. Tas ir vienmēr. Kā tu domā, mēs arī vairāk balstamies šajā radio uz jauniešiem? Tagad jau neviens nezina, līdz cik gadiem esot jaunieši, jā. Līdz 30. Tas jau nav vairs moderns. Mums arī, piemēram, aktīvākie klausītāji, kas piedalās kaut kādā tādā aktīvajā diskusijā, jā, ir tomēr pat virs 30, 35, 40, tā mūsu auditorija vēl ir tāda super. Redz, un noteikti šis raidījuma cikls ir viens no palīgi rīkiem, kā izdomāt, par ko vēlēt. Vai tev ir vēl kaut kādi ieteikumi? Jo es zinu, labi, tu vari tur iet tajās partiju mājaslapās, lasīt to viņu garo penteru, ko viņi ir izlēmuši, bet kurš to dara un kurš to grib? Parastais cilvēks, man liekas, ka nē. Jo man pašai personīgi šobrīd arī ir ļoti liela nesaprašana. Skatoties, kas viss notiek Saeimā, ko man darīt tajā 3. oktobrī? Piekrītu. Ja es būtu tavā vietā, man arī būtu tāda pats nesaprašana. Es savā vietā, es sev atlieku to vienmēr uz pašu pēdējo brīdi, bet mēs, protams, esam bijuši savādākā darbā. Es patiesībā domāju, es esmu domājis par šito jautājumu, un es mēģināšu arī šogad viņu formulēt, jo man tur kaut kādās marketinga akcijās jau ielikt jau sarakstā, ka man uz to jautājumu būs jāatbild, ja kaut kādās LSM pašreklāmās. Man īstenībā liekas, ka katram ir kaut kādi draugi vai vismaz labi paziņas, ka viņi uzticās. Man liekas, ka vajag kaut kā pabrainstormot ar tiem cilvēkiem. Ja? Jo katrs redz pasauli savādāk. Īpaši, tu dari vienā jomā kaut kādas lietas, un tu esi sajūts, ka tā politika ar tev nodarbojās vienā veidā vai nenodarbojās maķis tādi. Un citi dzīvo kaut kādās citās pasaulēs. Es pats zinu ar kaut kādiem čaļiem, ar ko es esmu pietiekami sen draugos, kuri viens ir biznesā kaut kur, un viens tādā biznesā, otrs šādā. Viens tur kaut kādā valsts maizē. Viņi tik drausmīgi redz tās lietas, un kaut kāds insights viņi redz pilnīgi savādāk. Un tu pilnīgi savādāk ieraugi jebkuru no tiem personāžiem. Tas ir pirmais, kas man nāk prātā. Tad tāds arī varbūt mazliet provokatīvs jautājums. Kur sabiedriskais mēdījis varbūt buksē tieši vēlēšanu kontekstā? Vēl jau nav šitās priekšvēlēšanas sākas, uzreiz buksēšana. Buksēšanu pierakstīt mums kā reizi. Es esmu tur pāris darba grupās, kas tagad gatavo to saturu. Gan runāšanas saturu, gan rakstīšanas saturu, gan visās platformās. Zin kā ir. Tur ir vistas un olas princips. Tur ir... šitas labi, ka man ir iespēja kaut kā šitieši. No vienas puses ir jautājums, cik cilvēki dara. Nevis cik pēc skaita, bet cik daudz viņi dara. Es domāju, žurnālisti, redaktori un producenti. Otra lieta, cik daudz naudas viņš dara. Un mēs runājam par abām lietām tajās darba grupās. Un es domāju, ka viena ļoti interesanta lieta, un es esmu aizstāvis iniciācijām, ka kaut kā jāmēģina mainīt. Viena lieta ir inerts. Ir nenormāli viegli darīt tāpatās kā pirms 4 un 8 gadiem. Un vienkārši sāk, tā arī bija, atceļam šit augšā, go, jā, viss labi.
Bet, ja mums ir apvienoties mēdījis, varētu pamēģināt kaut kādas sinerģijas manipulēt un kaut kā sadarboties iekšēji. Te būs ļoti interesanti. Jā. Es nesaku, ka jau slikti un jau buksē, bet būs interesanti. Otra lieta ir tas, kā iekšēji ir salikts, cik mēs gribam izdarīt un cik par to maksās. Es esmu vienmēr bijis absolūts šī principa piekritējis, kad labdarība vai fanātisms vai aizrautība vai vēl kaut kas ir foršas lietas, bet, ja tu runā par pastāvīgu darbu profesionāli, viņš ir jānovērtē un viņš ir jāmaksā normāli. Tas, es domāju, ka tās divas lietas ir būtiskas. Trešā lieta, viņa ir neizmērāma, cik tu sajūti, ko tik ļoti raibā dažādās sabiedrībā elpo. Tik ļoti dažādās mazās grupiņas, visu kaut kādas, jā. Un kā tu mēģini izsāpēt ar sevi, teiksim, ka tu it kā viņus visus pārstāvi, viņi visi ir tik pretēji, cik vien viņus pārbrīd. Jā, kādai jābūt 15. Saeimai, to mēs varēsim sākt uzzināt no rītdienas. Mēs varam arī paši savās galvās mēģināt saprast, ko mēs gribam redzēt tajos svinības krāslos pēc 3. oktobra. Man gribas, es tieši šodien redzēju, Ansis Bogustovs bija ierunājis video priekš 2x2, kas ir Vesels latviešu jauniešu seminārs. Un viņš tur ļoti smuki arī teica, ka lai mēs tajā oktobrī un pēc tam nesūdzētos un nenāktu pikatos pret brīvības pieminiekiem, tad mums ir jāsako līdzi, un man liekas, šis arī ir lielisks iemesls, kā to darīt. Ka tev ir 2 reizes nedēļā 11. tur ieslēgt savu datoru. 24/7 ieslēdziet. Jā, tieši tā. Iet uz darbu 11. nav problēmas nekāda. Un tiešām paskatīties un paklausīties, kas tiem cilvēkiem sakās. Man ir viena piebilde. Es nevaru piekrist Bogustovam, lai neietu uz piketiem. Ir jāiet uz piketiem. Nevis tikai uz 4 gados izpīs kauns. Jāiet ir regulāri. Un es tagad bišķi pasakoju pēdējo nedēļu, vai pēdējās dažas nedēļas Ungārijā, jā. Abstrahējamies, 80%. Tas ir super, jā. Otrs, viss tā kustība pa ielām, visas tās demonstrācijas, viss tas, tu redz, ka tie cilvēki ir ielās. Tā kā es domāju, ka Latvijā mums tas pa ļaunu nenāk. Kā tu skaties vispār uz vēlēšanām? Būs mums vai daudz procentu cilvēku aizies? Nē, par ātri prognozēt. Tur vēl viss tas šovs tikai sāksies. Tas ir jautājums, kāds kampaņas, jā, ko darīs. Gaidījos, Stenzinieks tur vienā pusē, kā Hermans režisēs savu pasākumu. Tur katrs var kaut ko izdomāt. Vasara mums būs jautra. Vasara būs jau no septembra, oktobra tam visam sakojot līdzi, kad pateica, jā, visi, ka priekšvēlēšanas ir sākušās. Tas laika periods, kurā sakot līdzi, jau ir kādu noplāni. Redz, Jāni, mēs tev gribam arī mazliet likt atsveicināt atmiņu. Mums jāuzvelk austiņas. Jā. Un Matīs var paskaidrot mazliet šo uzdevumu. Tātad mēs esam sagatavojuši 4 audio fragmentus. Kāds varbūt ir gan no tava raidījuma, kāds varbūt ne no tava raidījuma. Tev ir jāpasaka, kurā gadā šis ir noticis un iedot kontekstu šim te raidījumam, kas ir noticis, tā lai aptuveni saprast. Sākam. Sākam. Savas tiesības, tā kā es aicinu virzīt labāk. Slēsārā kungs, beidzam taču bļaut visu laiku. Bet jūs nedodiet vārdu izteikties. Mēs paņemsim chronometru, cik jūs esat iedbļāvies. Jā, atceries kaut ko šādu? Atceros, protams, man ar Raināru mani studijā gada 10 attiecības šajā žanrā, un ir vēl citi spožāk, vai vismaz arī spoži piemēri, jā. Kādu atbildi jūs gribat no manis tur YouTube'ā? Viņš, man liekas, cits savulaik diezgan rekordus bija kā 20 gadu apakaļ. Ainārs Lesers ir tāds, kāds viņš ir. Es īsti neatceros, vai tajā raidījumā vienu reizi mēs ar viņu pirms ētera runājam. Vai nevajag kliest? Viņš uzvelkās, jā, viņam aiziet. Tāds arī konteksts, jā. Bet es taisnības labāk es gribu pateikt, kad atšķirībā no daudziem, ar kuriem ir jācīnās un jākrāmējās pa nākšanu, jā, es līdz pirmam brīdim, kad būs kaut kāds ziepes, es visiem saku vienmēr, ka Lesers ir tas, kas aicina tur nākt.
Un viņš to uztver, kā bijušais, kā saka, cīņas sportu cilvēks, kā vai sparingu, vai kauju, vai saucam kā gribam, jā, un no tā viedokļa man tā attieksme patīk. 23. gada novembrī tieši no raidījuma. Man te ir papildu jautājums, cik tev bieži pašam bijušas situācijas, ka tu arī izēji no rāda, ka tev gribas tā kā kaut ko Šķaidīt vismazāk. Jā. Zini, tā starp mums runājot, tur ir tā, ka viens, ka tev ir klikšķis kaut kāda iekšējā balss, to mikrosekundi, un tu sev atbildes jautājumu, vai tu, ka tev tā gāzīte nāk augšā, ja? Un tad sev atbild uz jautājumu, vai viņi laidīs ārā vai nelaidīs, ja? Un tad nākošais jautājums, ja tu ej uz to, tad jautājums, cik daudz laidīs. Tā kā lielākoties tas ir tāds kontrolēts pasākums, bet pirmais ir tā iekšējā sajūta. Labi, šaujam tālāk. Es izklausīšu kārtējo domu par rūpību. Jūs vienkārši nedzirdat mūsu atbildes. Jūs vienkārši nedzirdat. Mums ir vēl drusku, un mēs kausimies. Mums vajag vairāk mīlestības. Vienam pret otru. Precīzi, jā. Mēs nekur nekaujamies. Mēs esam ļoti miermīlīgi. Jūs kāds runājat, jūs apsaukājaties. Mēs visās ņemsim un laistīsimies ūdeni. Laistaties, tad izrādīsies, ka jūs nesat miermīlīgi. Saskaņā 18. gads jau Delfos. Tur, tad šitas bija tas grupveida iznāciens, pēc tam mēs vēl ar Urbanoviču bijām viens uz vienu vienā intervijā kaut kādu laiku vēlāk, kad mēs ar tur apmainījāmies ar laipnībām par to, kurš kā samuldējies. Urbanovičs fonā, es tagad nezinu, vai tas bija Pimenovs vai kas tur pēc balss. Latvijas politikas veci iedrs, jā, Lesers vēl nebija. Viņi vispār par politiku interesējās. Ja es domāju, ja mēs pastamies uz visesošo valdību, tur neviens vēl nebija tuvumā. Un prezidents Urbanovičs jau bija saimās, daudzās saimās. Man būs interesanti, viņi tikko pār tiem 2%. Viņi būs mums tajā sarakstā viena no pēdējiem māja otrā pusē. Man vienmēr liekas interesanti ar šī segmenta pārstāvjiem parunāties. Jo es domāju, ka tā ir liela, ja tu prasīji iepriekš par to buksēšanu, tā nav buksēšana. Bet tā tad